Šodien tādā mājīgā un mierīgā atmosfērā gribēju vienkārši parunāties par to, ko es pēdējā laikā te savā prātņā esmu izanalizējusi un pie kādiem secinājumiem nonākusi, jo man liekas, ka daudzi citi līdzīgi domājoši varētu no tā iegūt. Es nedomāju, ka būs gari, bet būs noteikti vērtīgi. Viena no atklāsmēm, ar kurām es vēlos padalīties, ir tāda, ka es nesen sapratu, ka tāds visapgaismotākais un visapgarotākais, visgarīgākais cilvēks ir tas, kurš sevi pazīst tādā līmenī, ka viņam ir pilnīga kontrole pār to, kā viņš jūtās, neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Viņš var izvēlēties, kā viņš grib justies, kā viņš grib reaģēt un kā viņš grib interpretēt situācijas, neatkarīgi, vai viņam kaut kāda tante kaut ko ir pateikusi, kaut ko izdarījusi, neatkarīgi no tā, kas pasaulē apkārt notiek. Šis cilvēks, ja viņš vēlās, viņš jebkurā brīdī, jebkurā vietā var atrast sevī to iekšējo mieru, pieķerties pie tā un palikt tur, un nekas viņu vairs nevar izkustināt no tā miera, tāpēc, ka viņš ir ar katru savu šūnu pieņēmis lēmumu, ka tikai viņam ir kontrole pār to, kā viņš piedzīvos dzīvi. Un visticamāk šāds cilvēks arī vairs nedusmojas, neapvainojas, nejūt aizvainojumu, nejūt skaudību, nav greizsirdīgs. Tāpēc, ka viņš ir sapratis, ka tās emocijas, lai arī cik ļoti tie pārējie cilvēki tur tās dusmas būtu pelnījuši, galu galā viņš to emociju jūt sevī iekšienē, un tas, ko tie pārējie iegūst no tās manas emocijas, pat ja kaut ko viņi netaisnīgi pret mani ir izdarījuši, man nav tā vērts to emociju izrādīt, to aizvainojumu izrādīt, tāpēc, ka ciešu tāpat jo es to sajūtu, jūtu sevī šeit iekšienē, to greizsirdību, to aizvainojumu, tās dusmas, tā ir karsta sajūta krūtīs visbiežāk, bet tas var būt jebkur ķermenī. Un tas apgarotais cilvēks vienkārši saprot, ka viņš negrib to emociju vairāk just, tāpēc viņš to sevī vienkārši neuzradīs pat tad, kad kāds viņu ir aizvainojis. Bet tas, ko mēs lielākā daļa cilvēku darām, ir visu laiku esam kā upuri tam, kas ar mums dzīvē notiek. Mēs visu laiku pieņemam lietas, vietas, situācijas kā definīciju tam, kas mēs esam un kā attaisnojumu tam, kāpēc mēs kaut ko varam vai kaut ko nevaram. Un tas ir vesels, es par to varētu ieiet tur, man liekas, dziļumos un runāt stundām ilgi, bet atpakaļ pie tā apgarotā cilvēka. Viņš ir iemācījies kultivēt sevī tādu kā pilnīgu nepretestību dzīvei. Tāpēc, ka visas negatīvās emocijas, kas ir kauns, šaubas, dusmas, skaudība, aizvainojums, visas negatīvās emocijas, ko mēs varam iedomāties, viņas vispār ir spējīgas piedzimt mūsos tikai tāpēc, ka mēs neesam spējīgi pieņemt to, kas šobrīd notiek. Ja mēs 100% pieņemtu un būtu mierā ar to, kas ir, mums nebūtu iemesls just nevienu sliktu emociju, tāpēc, ka es neticu, ka kāds no mums no rīta pamostās un saulainā foršā dienā un paskatās spogulī un padomā, cik skaista šodien diena, cik skaista esmu es šodien būšu dusmīga, jo man vienkārši tā gribās. Es neticu, ka ir kāds cilvēks, kas tādu dzīvi apzināti izvēlas izdzīvot, bet tomēr mums visiem savos prātos ir tik grūti saprast to, ka tas negatīvās emocijas mūsos uzrodās tikai tāpēc, ka mēs pretojamies, mēs gribam izkontrolēt, mēs gribam izmainīt situācijas, cilvēkus, notikumus, to, kas ar mums jau ir noticis pagātnē, ko mēs vairs nevaram mainīt. Un tiklīdz mēs to pieņemam, tad arī beidzās mūsu pretestība pret to, kas ir, un līdz ar to beidzās arī tās sliktās emocijas, jo viņam nav vairāk no kā rasties, mēs vairs nedodam tām emocijām degvielu, mēs viņam neļaujam vispār uzrasties un eksistēt mūsos, tāpēc, ka mēs esam pilnīgi pieņēmuši to, kas ir. Jo pretoties un just visu laiku tās negatīvās emocijas un just to aizvainojumu pret dzīvi ir tā kā peldēt straujā upē pret straumi. Un manuprāt, ka garīgs cilvēks vienmēr peld pa straumi, viņš saprot, ka ja viņš atslābināsies, ja viņš pieņems, ja viņš sapratīs, pat ja viņa ego viņam saka, nē, tev vajadzētu apvainoties, viņš to sev nenodarīs, jo tas nozīmē, ka viņam būs jāpeld uzreiz pret straumi. Viņš ir iemācījies ar katru savu šūnu saprast, ka man ir labāk peldēt, man ir labāk
paļauties dzīvei un peldēt patos traumi. Es pat esmu diezgan tālu no tā apgarotā, apgaismotā cilvēka, par ko es te visu laiku runāju, visu šī video garumā, bet es noteikti esmu uz tā ceļa, un tas ir garš, bet ļoti interesants un ļoti tā vērts ceļš, ja gribas dzīvot jēgpilnāk, nevis vienkārši tādā automātā un trauksmē visu laiku. Jā, es ikdienā bieži vien pamanu, ka manī ir tāda diezgan liela pretestība pret momentu. Un patiesībā tas bieži vien ir pat tad, kad it kā nenotiek nekas, no kā man varētu rasties tā emocija. Tā ir vēl viena interesanta lieta, ka tas, ko es iepriekš teicu, ka tās negatīvās emocijas vienmēr rodas reaģējot uz to, kas notiek, viņas var rasties arī reaģējot uz to, kas nenotiek. Viņas var rasties arī reaģējot uz to, kas nekad nenotiks. Mēs vienkārši savā galvā izdomājam tās lietas, vai arī mēs izdomājam, ka mēs jutīsimies slikti, tāpēc, ka nevis notiek kaut kas slikts šobrīd, bet mēs vienkārši gribētu, lai ir citādāk. Un pat, ja tas nav super, tā dramatiski, tā pretestība rodas uzreiz, tiklīdz mēs sevī sajūtam to, es gribētu, lai ir tā, bet nav tā, vai arī tiklīdz mēs sevī sajūtam kaut kā trūkumu, ka mums vajag kaut ko, lai mēs justos piepildīti, lai mēs justos vērtīgi, lai mūs varētu mīlēt un tā tālāk. Daudziem no mums ir arī tā tendence visu laiku asociēt kaut kādu konkrētu, pat ne vairāk lietu, tas jau, man liekas, ir noiets etaps, cilvēki jau zina, ka lietas nedefinē to, kas tu esi, bet mūsdienās tas ir noteikti darbs, veiksmīgi rezultāti, nauda, jo vairāk tev tas viss ir, jo lielāka vērtība tev ir. Nu, lūk, un tādos brīžos, protams, ka visi jau sen zina, ka arī tad, kad tu to visu dabū, tev nekad nav pietiekami. Tas arī ir dzīves pierādījums tam, ka tā nekad nav tā nauda, te nekad nav tie panākumi, tā veiksme, tā māja, tā mašīna, tas vienmēr ir tā pretestība pret to, kas ir, tāpēc, ka arī tad, kad mēs to visu dabonam, kaut kas tomēr tāpat nav. Un to var pierādīt ļoti daudz cilvēku šīs pasaules. Jā, tāpēc bieži vien es arī spriežot pēc sevis, domāju, ka man bieži vien tā pretestība un tās negatīvās emocijas rodas, jo man šķiet, ka man kaut kas nepietiek. Nu, piemēram, nauda tieši tas visklasiskākais piemērs laikam, ka tev liekas, ka, ja man vēl būtu tas, tad es varētu, man vēl būtu tik un tik, tad es varētu dzīvot tieši tā dzīvi, kā man gribās. Man vēl tikai bišķiņ pietrūks, bet tā sajūta nekur nepaliks arī tad, kad mēs to savu vīziju piepildīsim. Un tas tikai pierāda to, ka viss tās emocijas atrodas mūsu iekšienē, un kamēr mēs to iekšienē nesakārtosim, tikmēr arī viss labais, kas notiek ārpasaulē, mūs īsti līdz galam nekad nevarēs iepriecināt. Tas notiek tā kā it goes both ways. Tā kā tad, kad tu jūti tās sliktās emocijas, tas ir tāpēc, ka tu nevari pieņemt to, kas notiek, ka notiek kaut kas slikts, bet viņas var rasties arī tad, kad tu nevari pieņemt to, ka kaut kas nenotiek. Un tāpēc es esmu sapratusi, ka paradoxāli palaist vaļā kontroli pār visu ir iegūt kontroli patiesībā, tāpēc, ka tad, kad mēs cenšamies visu kontrolēt, nozīmē, ka mēs cenšamies izdarīt neiespējamo, mēs cenšamies izkontrolēt cilvēkus, situācijas, notikumus savā labā, bet mums tas nekad neizdodas, tāpēc tas aizvainojums tikai paliek lielāks un lielāks un lielāks, lai arī kas notika mūsu dzīvē, un arī tad, kad mēs dabūjam tās lietas, kas mums šķiet, ka padarīs mūs laimīgus, tās mūs nekad nepadara laimīgus, tāpēc, ka mēs turpinam arī tajā brīdī izkontrolēt to, kas tad notiek, tāpēc, ka vienmēr notiks kaut kas, kas mūsu ego nepatīk, un man liekas, tā atslēga ir iemācīties sevi pielikt pie vietas un vienkārši pateikt sev, atslāpsti, nomierinies, tu nevari nekādā veidā izkontrolēt to, kas notiek, un tad, kad tu tiešām iemieso to sajūtu, ka tu pilnībā paļaujies un uzticies, man uz mazu brītiņu ik pa laikam sanāk to sajūtu iemiesot. Meditācijās var ilgi tajā sajūtā sēdēt, bet tādā ikdienas settingā es vēl nemāku to tik labi atrast sevī to sajūtu, bet tad, kad tu viņu atrodi, tad tāds miers tev tiešām šķiet, ka man liekas, tev tiešām kaut laimes hormoni vienkārši sarosās tevī sekundes laikā, jo tu vienkārši pieņem, sāc peldēt pa straumi. Jā, laikam tas šodien bija viss, ar ko es gribēju padalīties. Es ceru, ka jums noderēja. Man atnāca draugs.
atnāca draugs. Man atnāca draugs, kurš grib apēst manu mikrofonu. Nedrīkst tā darīt. Palaidnis.